Kā tev klājas? Priecājos iepazīties. Šoreiz tēma ir 10 mocības. 15. nodaļa. Autors ir Ābrahams Pārks. 7. mocība. Krusa. 2. Mūzus 9, 13. No 1. mēneša Abība 9. dienas, piekdienas līdz 10. dienai, sestdienai 1446. gadā p.m.e. pārskats. 7. mocība bija postoša krusa, kas līja no debesīm. Ebreju vārds krusai, barad, attiecas uz lieliem ledus gabaliem, kas izveidojušies pēkšņu atmosfēras izmaiņu dēļ. Krusa, būdama smagāka un cietāka par sniegu, var sagraut augus, iznīcināt ražu un pat izraisīt to nosalšanu līdz nāvei. Krusu bieži pavada pērkona negaisi, padarot to vēl bīstamāku gan cilvēkiem, gan lauksaimniecības produktiem. Jozuās 10:11 uzsver krusas nāvējošo raksturu, kad viņi bēga no Izraēla, kamēr viņi bija Bet-Horonas nogāzē. Tas kungs meta lielus akmeņus no debesīm uz viņiem līdz pat Azekai, un viņi nomira. To, kas nomira no krusas akmeņiem, bija vairāk nekā to, ko Izraēla bērni nogalināja ar zobenu. Ēģipti piemeklējusī krusa tiek raksturota kā ļoti spēcīga krusa 2. Mūzus 9, 18, kas senebreju valodā ir barad kaved meod. Vārds barad nozīmē krusa, kaved nozīmē smaga un meod nozīmē ļoti vai ārkārtīgi. Šī frāze uzsver krusas ārkārtējo izmēru un svaru, padarot to nāvējošu gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Turklāt vārds sūtīt 2. Mūzus 9, 18 cēlies no senebreju darbības vārda matar, kas nozīmē līt. Šajā pantā tas parādās hifil saknē, kas norāda, ka krusa līs nepārtraukti, līdzīgi kā nerimstoša lietusgāze 1. Mūzus 19, 24. Krusa rakstos bieži tiek saistīta ar dievišķo tiesu. Ieba 38, 22 teikts: vai tu esi iegājis sniega krātuvēs vai redzējis krusas krātuves, ko esmu saglabājis bēdu laikam, kara un kaujas dienai. Šī rakstvieta uzsver, ka krusa nav tikai dabas parādība, bet arī dieva tiesas instruments. Krusas mēra mērķis. 2. Mūzus grāmatas 9, 13. pantā teikts: tā saka tas kungs, ebreju dievs, atlaid manu tautu, lai tā man kalpo. Kā redzams 1., 2., 4. un 5. mocībā. Ebreju vārds kalpot ir avad, kas nozīmē pielūgt. Tas parādās nepabeigtā formā, uzsverot, ka izraēliešiem ir jāturpina kalpot Dievam. 2. Mūzus grāmatas 7. nodaļa līdz 9. nodaļai. Tituls tas kungs, ebreju dievs. 2. Mūzus grāmatā parādās atkārtoti. 2. Mūzus grāmatas 3., 7., 9., 10. nodaļa. Šī konsekventā atsauce uzsver, ka visvarenais Dievs bija izvēlējies Izraēlu par centrālo tautu atpestīšanas vēsturē, piepildot derību, ko viņš noslēdza ar Ābrahāmu, kuru arī sauca par ebreju. 1. Mūzus grāmatas 14, 13. Jāatzīmē, ka ebreju darbības vārds šalats, kas nozīmē sūtīt, ir īpaši redzams krusas mēra aprakstā, pastiprinot izceļošanas tēmu. Šis darbības vārds parādās tādās atslēgvārdos kā iet, sūtīt, izlaist un atlaist. 2. Mūzus grāmatas 9. nodaļas 13., 14., 15., 17. pants. Atkārtota vārda šalats lietošana visā šajā fragmentā skaidri atklāja Dieva nemainīgo plānu iziešanai no Ēģiptes. Reaģējot uz postošo krusu, faraons atzina, ka tas kungs ir taisnīgais. 2. Mūzus 9, 27, un saprata, ka zeme pieder tam kungam, apstiprinot Dieva augstāko varu pār radību. 2. Mūzus grāmatas 9. nodaļas 27., 29. 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
Brīdinājums un krusas mēra sākums. Paziņojums par krusu ir pierakstīts 2. Mozus grāmatas 9. nodaļas 13. 19. pantā. Dievs sacīja Mozum: celies agri no rīta un nostājies faraona priekšā un brīdini viņu par krusas mēri. Šajā laikā Dievs paziņoja: šoreiz es sūtīšu visas savas mocības pār tevi, taviem kalpiem un tavu tautu. Lai tu zinātu, ka visā zemē nav neviena tāda kā es, un redzi, rīt ap šo laiku es sūtīšu ļoti spēcīgu krusu, kāda Ēģiptē nav redzēta no tās dibināšanas dienas līdz šim brīdim. Kā jau bija paredzēts, mēris sākās, kad Mozus pacēla savu zizli pret debesīm. 2. Mozus grāmatas 9, 22. pantā Dievs teica: izstiep savu roku pret debesīm, lai krusa krīt, un 23. pantā ir rakstīts: Mozus izstiepa savu zizli pret debesīm, un tas kungs sūtīja pērkonu un krusu, un uguns gāzās uz zemi. Termins izstiepts natah nozīmē izplesties vai izstiepties. Lai gan Mozus pacēla roku pret debesīm, tieši tas kungs sūtīja krusu un uguni. Tas ir uzsvērts 2. Mozus grāmatas 9, 23. pantā, kur teikts: tas kungs sūtīja pērkonu un krusu, un uguns krita uz zemi. Un tas kungs lika krusai līt pār Ēģiptes zemi. Krusas mēra datums. Pat pēc augoņu mēra faraons joprojām atteicās atbrīvot izraēliešus. Atbildot uz to, Dievs pavēlēja Mozum celties agri nākamajā rītā, 1. mēneša 9. datumā, piekdienā, un stāties faraona priekšā. Vēsturiski faraoni bieži agri no rīta pameta savu pili, lai upurētu eģiptiešu dieviem. Neskatoties uz 6 postošām mocībām, faraons joprojām paļāvās uz Ēģiptes dieviem. Nevis pakļāvās kungam. Tajā pašā dienā Mozus brīdināja par gaidāmo krusu. 2. Mozus grāmatas 9, 18. pantā Dievs paziņoja precīzu tās laiku: redzi, rīt ap šo laiku es sūtīšu ļoti spēcīgu krusu. Kā jau bija paredzēts, krusa sākās nākamajā dienā, 1. mēneša 10. dienā, sestdienā, līstot krusai, kas sajaukta ar uguni. Pārbijies no vētras. Faraons sasauca Mozu un Āronu un atzinās: es šoreiz esmu grēkojis. Lūdziet Dievu, jo Dieva pērkona un krusas ir bijis pietiekami. Atbildot uz to, Mozus izstiepa rokas pret to kungu. Un pērkons un krusa mitējās, un lietus vairs nelija pār zemi. Krusas sērgas sekas. Vispirms krusa iznīcināja miežus vārpās un linus pumpuros. 2. Mozus grāmatas 9, 31. pantā teikts: linu un miežu sēja tika iznīcināta, jo mieži bija vārpās un lini bija pumpuros. Bet kvieši un speltas kvieši netika iznīcināti, jo tie nogatavojas vēlu. Miežus un linus parasti novāca ap marta beigām, ebreju kalendārā Abibs. Tāpēc raža, kas jau bija uzdīgusi no zemes, tika iznīcināta, savukārt tā, kas vēl nebija uzdīgusi, netika bojāta. Ebreju vārds liniem, pišta, attiecas uz liniem, ko Ēģiptē plaši izmantoja apģērbam. Īpaši eģiptiešu priesteri valkāja apģērbu, kas bija izgatavots tikai no liniem. Otrakārt, krusa nogalināja cilvēkus un zvērus laukā. Krusa skāra lauku. Ebreju vārds, kas apzīmē lauku, sadeh, attiecas uz neapdzīvotām atklātām vietām. 1. Mozus 4, 8 vai nomali aiz nocietinātas pilsētas, Soģu 9, 32. Dievs brīdināja eģiptiešus, lai viņi neciestu nāvējošus postījumus krusas posta dēļ. 2. Mozus 9, 19 teikts: tāpēc sūtiet ļaudis un atvediet savus lopus un visu, kas jums ir laukā, drošībā. Ik viens cilvēks un zvērs, kas atradīsies laukā un netiks atvests mājās, kad krusa kritīs, mirs. Tomēr, tā kā eģiptieši nekad nebija pieredzējuši tik spēcīgu krusu, lai atņemtu dzīvību, daudzi ignorēja Dieva brīdinājumu.
Viņi neveda savus lopus un visu, kas atradās laukā, savās mājās. Kā rezultātā cieta postošus zaudējumus. Kā teikts 2. Mūzus 9:25 krusa skāra visu, kas bija laukā, visā Ēģiptes zemē, gan cilvēkus, gan lopus. Krusa skāra arī visus lauka augus un satrieca visus lauka kokus. Tomēr pat starp faraona kalpiem daži baidījās Dieva vārda un ieveda savus kalpus un lopus savās mājās, pasargājot tos no iznīcināšanas. Krusas posts kalpoja kā dievišķs spriedums, kas noteica dzīvību vai nāvi, pamatojoties uz paklausību vai nepaklausību. Salīdzināt vai apšaubīt Dieva vārdu ar savu ierobežoto pieredzi un virspusējām zināšanām, kas iegūtas īslaicīgas dzīves laikā, ir neprāta virsotne. Tā vietā, lai paļautos uz cilvēcisko spriedumu un pagātnes pieredzi, mums tā jāatmet un stingri jāturas pie mūžīgā un nemainīgā Dieva vārda. Treškārt, krusa skāra visu, kas atradās laukā, un satrieca visus kokus. 2. Mūzus grāmatas 9:25 pantā teikts, krusa skāra visu, kas bija laukā, visā Ēģiptes zemē, gan cilvēkus, gan lopus. Un krusa skāra arī visus lauka augus un satrieca visus lauka kokus. Vārds satrieca cēlies no senebreju darbības vārda schavar, kas nozīmē salauzt vai satriekt gabalos. Tā intensīvi celmā tas nozīmē pilnībā satriekt. Tas norāda, ka krusa krita tik spēcīgi, ka tā ne tikai nolauza zarus, bet arī pilnībā sašķēla koku stumbrus. Frāzes katrs augs un katrs koks nevienmēr nozīmē pilnīgu iznīcināšanu absolūtā nozīmē, bet gan norāda, ka Dieva noteiktais tiesas mērs ir izpildīts. Tas ir redzams no sekojošās siseņu sērgas, kur rakstos teikts, ka visu, kas palika pāri pēc krusas, siseņi aprija. 2. Mūzus 10:5, arī psalms 105:32 apraksta mēra postošo ietekmi, norādot. Viņš deva viņiem krusu lietus vietā un liesmojošu uguni viņu zemē. Viņš nogāza arī viņu vīna dārzus un vīģes kokus un satrieca viņu teritorijas kokus. Tāpat psalms 78:47 spilgti attēlo krusas negaisa nodarītos postījumus. Viņš iznīcināja viņu vīna dārzus ar krusas akmeņiem un viņu platānas kokus ar salnu. Viņš nodeva viņu lopus krusas akmeņiem un viņu ganāmpulkus zibens spērieniem. 4. Pērkons dārdēja, un uguns krita kopā ar krusu. Dievs sūtīja lietu, krusu un pērkonu ar uguni, kas tecēja zemē. 2. Mūzus 9:23 apstiprina, Mūzus izstiepa savu zīzli pret debesīm. Un tas kungs sūtīja pērkonu un krusu, un uguns krita zemē. Šeit senebreju vārds pērkonām attiecas uz skaņu vai balsi, un 2. Mūzus grāmatā tiek lietots 3 reizes. 2. Mūzus 9:23, 19, 16. 2:10, 18. Jāatzīmē, ka 2. Mūzus 19, 16, kad Dievs nolaidās uz Sinaja kalna, gan pērkons, gan bazūnes skaņa tiek aprakstīta, izmantojot. Tas liek domāt, ka pērkons simbolizē Dieva klātbūtnes izpausmi, paredzot faraona gaidāmo krišanu. Tāpat jaunajā derībā pēc tam, kad no debesīm atskanēja pērkona balss, Jēzus pasludināja, tagad šī pasaule ir tiesāta. Tagad šīs pasaules valdnieks tiks atmests Jāņa 12:29. Turklāt 2. Mūzus grāmatas 9:23 pantā ebreju valodas darbības vārds vārdam ran ir halach, kas nozīmē staigāt. Šis darbības vārds ataino uguni, kas krīt no debesīm un nepārtraukti pārvietojas pa zemi, līdzīgi kā cilvēks staigā. 2. Mūzus grāmatas 9:24 pantā tālāk teikts, tad nāca krusa. Un uguns nepārtraukti mirdzēja krusas vidū,
tik spēcīga, kāda nebija bijusi visā Ēģiptes zemē, kopš tā kļuva par tautu. Frāze pastāvīgi uzliesmojoša uguns, burtiski nozīmē uguns, kas sevi uztur, vai uguns, kas ir pašuzturoša. Šis izteiciens atkal parādās Ecēhiela 1:4, kur pravietis apraksta savu vīziju par 4 dzīvajām radībām, kad es redzēju, no ziemeļiem nāca vētra, liels mākonis ar nepārtraukti uzliesmojošu uguni, un ap to spoža gaisma, un tā vidū kaut kas līdzīgs kvēlojošam metālam uguns vidū. Abos fragmentos es apraksta uguni, kas turas kopā, pastiprinoties vēl lielākā un niknākā liesmā. Šis tēls 2. Mūzus grāmatā liek domāt, ka pērkonam dārdot no debesīm krita krusas graudi, sajaukti ar degošu uguni, parādība, kas nav līdzīga Ēģiptes vēsturē. 2. Mūzus 9:23. Faraona atbilde uz krusas mēri. Pirmkārt, 7. mocība bija mocība faraona sirdī. Unikāls krusas sērgas aspekts ir Dieva paziņojums 2. Mūzus grāmatas 9:14. pantā. Šoreiz es sūtīšu visas savas mocības pār tevi. Ebreju frāze uz tevi ir el-libekha, kas burtiski nozīmē uz tavu sirdi. Atšķirībā no 6 iepriekšējām mocībām, šī tiesa īpaši bija vērsta pret faraona sirdi. Ebreju vārds sirds ir lev, kas apzīmē cilvēka sapratni, spriestspēju un spriešanas spējas. Tāpēc šīs sērgas sūtīšana uz faraona sirdi nozīmēja, ka viņš piedzīvos intensīvas ciešanas, nepārtrauktu nemieru un nepārvaramas bailes, atstājot viņu bez miera brīža. Galu galā viņa prāts tiktu iemests haosā, padarot viņu nespējīgu pieņemt jebkādus racionālus lēmumus. Dievs uzsvēra šoreiz norādot, ka šī sērga, kas bija vērsta pret faraona sirdi, bija daudz smagāka un atšķirīga no iepriekšējām. Neskatoties uz vairākām sērgām, faraons palika spītīgs. Viņš neapzinājās, ka, ja Dievs būtu gribējis, viņš jau būtu varējis atņemt viņam dzīvību. Ar iepriekšējo sērgu Dievs atgādināja faraonam, ka viņam ir spēks pilnībā iznīcināt viņu un viņa tautu no zemes brīdinājums, kam vajadzēja satriekt faraona augstprātību. 2. Mūzus 9:15. Otrakārt, faraons sākotnēji baidījās no Dieva spēka un atzinās savā grēkā. Pēc krusas sērgas faraons sasauca Mūzu un Āronu un sacīja: es šoreiz esmu grēkojis, tas kungs ir taisnīgais. Bet es un mana tauta esam bezdievīgie. Lūdziet to kungu, jo pietiek Dieva pērkona un krusas, un es jūs atlaidīšu, un jūs vairs nepaliksiet. 2. Mūzus 9:27. Kā aprakstīts šajā pantā, faraons pērkonu, kas pavadīja krusu, sauca par Dieva pērkonu, Elohim, atpazīstot to kā nākošu no paša Dieva. Pārņemts baiļu par Dieva vareno spēku, viņš uz brīdi pazemojās tā kunga priekšā. Treškārt, faraona grēku nožēla nebija patiesa grēku nožēla. Bībelē 2. Mūzus grāmatas 9. nodaļā teikts sekojošais: Faraons pirmo reizi atzinās, šoreiz esmu grēkojis, taču tā nebija patiesa grēku nožēla. Viņu vienkārši biedēja milzīgais pērkons, uguns un krusa, jo tie bija daudz biedējošāki nekā iepriekšējās mocības. Panikā viņš izteica nepatiesu, virspusēju atzīšanos, cerot izvairīties no tūlītējām bailēm. Tāpēc Mūzus atbildēja: bet es zinu, ka jūs vēl nebīstaties Dievu to kungu. Dievs sniedza pietiekamu brīdinājumu un deva ikvienam iespēju izvairīties no mocības, ja vien viņi to vēlējās. Ik viens, kurš ievēroja piesardzības pasākumus, varēja izvairīties no tās postījumiem. Savā bezgalīgajā līdzjūtībā Dievs pat pavēra ceļu uz pestīšanu eģiptiešiem. Ja faraons būtu klausījies Mūzum un paklausījis viņa pavēlei, šī briesmīgā mocība nebūtu piemeklējusi, tā būtu beigusies ar brīdinājumu.
Tomēr tā kā faraons spītīgi pretojās, mocība piemeklēja Ēģipti tieši tā, kā bija paredzēts. Dievs pasludina tiesu ne tikai kā brīdinājumu, bet arī lai piedāvātu veidu, kā izbēgt. Tāpat arī pēdējos laikos tie, kas velti nesaņem Dieva žēlastību, tiks izglābti no mūžīgās nāves pēdējās tiesas dienā, Jesajas 49:8. Pēc mēra beigām faraons atkal nocietināja savu sirdi un atgriezās pie saviem augstprātīgajiem ceļiem. 2. Mūzus grāmatas 9:35. pantā teikts, faraona sirds bija nocietināta, un viņš neatlaida Izraēla bērnus. Vārds nocietināts nozīmē būt stipram, spītīgam vai stingri saistītam. Ne tikai faraona sirds palika nocietināta, bet arī viņa kalpi bija tikpat nelokāmi savā nepakļāvībā. Tāpat kā faraons un viņa kalpi, tie, kas turpina grēkot ar nocietinātu sirdi. Pat pēc Dieva aizrādījuma un disciplīnas, galu galā saskarsies ar iznīcību Salamana pamācības 6:14. Krusas mēra pestīšanas vēsturiskā nozīme. 7. mocības laikā Krusa piemeklēja visu Ēģipti, iznīcinot cilvēkus, dzīvniekus, labību un kokus visā zemē. Rakstos Krusa bieži tiek pareģota kā Dieva tiesas instruments, Hagaja 2:17. Atklāsmes grāmatas 8:7, atskanot pirmajai bazūnei. Uz zemes tika mesta krusa un uguns, sajaukta ar asinīm. Atklāsmes grāmatas 11:15, kad 7. eņģelis pūta bazūni, kamēr 24 vecai dziedāja slavas dziesmas, Dieva templis tika atvērts. Atklājot viņa derības šķirstu, to pavadīja zibens uzliesmojumi un skaņas un pērkona dārdi, zemestrīce un liela krusa. Atklāsmes grāmatas 11:19. Turklāt atklāsmes grāmatas 16:17 pantā teikts, ka pēdējās 7. bļodu mocības laikā Babilona tika pilnībā iznīcināta, un no debesīm uz cilvēci tika mesti milzīgi krusas akmeņi, katrs sverot 1 talentu jeb 34 kilogramus. Šo krusas akmeņu milzīgais izmērs atklāja Dieva sprieduma šausminošo apmēru, Jozuās 10:11. Galu galā Dievs gāzīs pasaules valstis un nodibinās savu nevainojamo valstību, izmantojot krusu kā dievišķā sprieduma instrumentu. Pērkons, kas pavadīja krusas sērgu, jaunajā derībā tiek atveidots kā bronte, kas nozīmē pērkons vai pērkona dārdi. Izņemot Marka 3:17 un Jāņa 12:29. Šis termins 10 reizes parādās tikai atklāsmes grāmatā. Atklāsmes grāmatā bronte ir skaidri saistīts ar sērgām 3 gadījumos - atklāsmes 8, 5, 11, 19 un 16, 18. Pirms pirmās bazūnes skaņas vīraka dūmi kopā ar svēto lūgšanām pacēlās Dieva priekšā eņģeļa rokās. Tad eņģelis paņēma kvēpināmo trauku, piepildīja to ar altāra uguni un nometa to zemē. Izraisot pērkona dārdus, skaņas, zibens uzplaiksnījumus un zemestrīci. Kad pagāja otrās bēdas un tika pūsta 7. bazūne, Dieva templis debesīs atvērās, atklājot derības šķirstu. To pavadīja zibens uzliesmojumi, skaņas, pērkona dārdi, zemestrīce un liela krusa. Atklāsmes 11:14. 7. bļodas mocības laikā bija zibens uzliesmojumi, skaņas un pērkona dārdi. Atklāsmes 16:17. Tādējādi atklāsmes grāmatas mocībās bronte darbojas kā Dieva tiesas instruments. Tomēr bronte atklāsmes grāmatā ne tikai apzīmē tiesu, bet arī attēlo balsi, kas nāk no Dieva troņa. Atklāsmes 4:5. Eņģeļa, kas tur mazo grāmatiņu, skaļo balsi. Atklāsmes 10:1 un balsi no debesīm. Atklāsmes 14:2.
Turklāt bronte tiek lietots, lai aprakstītu kunga otro atnākšanu un viņa tiesu pār saviem ienaidniekiem, kad šīs pasaules tautas kļūs par kunga valstību, un viņš valdīs mūžīgi. Atklāsmes 11:19. Šīs grāmatas autors ir Ābrahams Parks. Ābrahams Parks bija atzīts pasaules līmeņa teologs ar ievērojamu pastorālo garīgumu. Viņš visu savu dzīvi bija veltījis lūgšanai un svētajiem rakstiem. Izlasot Bībeli vairāk nekā 1800 reižu. Visu savu mūžu kalpojot, viņš bija patiess mācītājs, kurš mīlēja baznīcu un draudzi kā savus bērnus. Viņa ikdienas grafiks sastāvēja no 2 stundu lūgšanām un 3 stundu Bībeles lasījumiem, kā arī nepārtrauktas sludināšanas un evaņģelizācijas. Ar pārliecību, ka mirt nozīmē dzīvot, viņš darīja visu iespējamo savā lūgšanu dzīvē Dievam 3 gadus, 6 mēnešus un 7 dienas Jiri kalnā Korejā. Kad saule norietēja, viņš neko citu nedarīja, kā vien lūdza, kad saule uzlēca, viņš neko citu nedarīja, kā vien lasīja Bībeli. Tad beidzot pār viņu apspīdēja viens žēlastības stars. Svētā gara spēcīgā apgaismojumā un ar Dieva žēlastību Bībeles ainas pavērās kā panorāma viņa acu priekšā. Šīs ainas tika pierakstītas uz lielām arorot lapām, kas bija sasietas ar zariņu. Vēlāk tās tika pārrakstītas uz papīra, kas ik pēc dažiem mēnešiem tika nopirkt kādā ciematā kalna pakājē. Tā sākās Abrahama Parka sprediķi. Daudzi cilvēki ir pārsteigti par Ābrahama Parku šādi. Kā cilvēks var mīlēt tik daudz cilvēku? Kā cilvēks var atstāt tik lielu ietekmi uz tik daudziem cilvēkiem? Viņš ir tik strādīgs, nekad neatpūšas. Viņš nekad nepārstāja lūgt. Viņš ir pelnījis patiesu godu par savu centību baznīcas un draudžu labā. Patiess un uzticīgs Dieva darbinieks.